Ar nedēļas ziņu apskatu tuvāk Latgolei Alise Plus studijām Juris Saukāns. Pasauļu uzmanības centrā šonedēļ bija Izraēlas Gazas sektora norises, aizārnojot karu Ukrainā. Pēc negaidīto Hamas trīciņa Izraēlai, ko nespēja novērst slavieto pretgaisa aizsardzība, goja bojā simtiem Izraēlas mīrīgūs iedzīvotoju. Atbilde nebija ilgi jogaida. No vienas puses varētu secēt, ka tas ir viens no regulāriem konfliktiem starp arābiem, kuriem savulaik tika atsavanoti zemes īpašumi, i Izraēlu, kas turpināja iz šom zemēm būvēt i veidot savu valsti, bet pašreizējā starptautiskajā situācijā, kad netrūkst citu būtisku izaicinājumu, protams, konfliktam ir pavisam cita krosa. Gan trīcīņu mārūga, gan upuru skaita, bet visvairāk grūši prognozēja mūsu seku dēļ. NATO valsts ir apliecinājuši Izraēlas aizsardzības ministram savu atbalstu, bet mudinājuši Izraēlu reaģēt samierīgi. Arī ASV prezidents Joe Bidens brēdinājis, ka Izraēlai nazaverot iz visom dusmam un neapmierinotību, jozarēkoja saskaņā ar kara likumiem. Izraēla nav viņa veids gaisa un artilērijas trīcīņus pret palestīniešu kaujinieku grupējuma Hamas objektiem Gazas jūslā, bet ir arī bloķējusi portikas, dagvīles un medikamentu pīgodis teritorijai, kuru porvalda Hamas. Pūlijā svādiņu gaidāmajos parlamenta vēlēšanos bijis nopietnas kars, teisa gan bez bombardēšanas un asins izlīšanas. Vienlaikus ar vēlēšanām notiekušajā referendumā pūlim bijis jāatbild iz 4 jautājumiem. Pirmkārt, vai viņi piekrīt uzimt nelegālus imigrantus, otrkārt, vai atbalsta valsts uzņēmumu pārdošanu ārvalstniekiem, treškārt, vai piekrīt pensionēšanos vecuma paaugstināšanai, un ceturtkārt, vai būtu nojaucams žūks, kas izcelts iz robežas ar Baltkrieviju. Opozīcija aicināja vēlētojus referendumu boikotēt, apgalvojot, ka jautājumi formulēti tendenciozi un ar nolūku vairot atbalstu valdošām partijām. Viena no nedēļas aktualitātēm bija Krievijas lēmums, aizbildinojoties ar drošības aspektiem, no 16. datuma ielaist pa sauszemes robežu Krievijā ceļotājus ar Ukrainas pasiem viņus ar vienu robežu kontroles punktu Vīntulim. Latvijas valdība žigli pieņēma atbildes lēmumu šo robežu kontroles punktu slēgt vispār. Ņūļa Vīntuli savam apdzīvotos vītas nosaukumam atbildes pilnībā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē, ka tuvākajā laikā varētu būt lēmums par Riezeknes domes priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča no kopā Latvijai iespējamo atstādināšanu. Katrā ziņā procedūra esot sokta, bet ministrija turpināja darbu pie tīsisko pamatojuma. Izglītības un zinātnes ministrija nākošā gada budžetā nodrošinos finansējumu 132 000 eiro apmērā latgalīšu rakstu valodas apgīvei 46 Latgoles reģiona školos. Savukārt lībīšu valodas apgīvei nākošā gada valsts budžetā īplānoti 100 000 eiro. Pēc portāla Livones.net datiem lībīšu valodā labā līmeņī spēja sazaprast ap 30 cilvēkiem visā pasaulē, bet latgalīšu valoda ir dzimto apmēram 165 000 cilvēku. Saeima šonedēļ nodeva izskatīšanai komisijos apvienotos sarakstu iznāktos grozījumus izglītības likumā un bērnu tīsību aizsardzības likumā. Tas izglītības īstošu personālam piešķirtu tīsības aizdomu gadījumā porbaudēt skolānu personīgos montes un ierobežot vai aizliegt mobilūs telefonu un citu īrēču lītošanu skolā. Apvienotīs saraksts uzskata, ka tai varētu mazinot vardarbību un apreibinošos vīlu lītošanu, kas skolos kļūst par problēmu. Biedrība Latgoles Saeima nosūtījusi viestuļi Reigas domes vadībai, aicinot nomaiņot Moskavas īles nosaukumu Reigā, porsaucot jū par Latgoles īlu. Jau esošo Latgoles īlu pļaunīkos tiek pīdovots porsaukt par kādas citas Latgoles apdzīvotos vītas vordā. Augšdaugavas novada dūme šonedēļ par jaunu Leiksnes pogasta porvaldes vadītāju apstiprinājusi Ingunu Novicku. Līdz šam laikam jau strādājusi Daugavpils pašvaldībā par izpildu direktores palīgu un vecāku līdzvedības porziņi. Studijā bija Juris Saukāns par nedēļas ziņu pasaulī Latvijā Latgolā, saturu atbildes Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio